Nu, čau! Sveiciens skatītājiem manā kanālā, un šodien atkal strādājam, redzi, cīnāmies atkal ar šām zālēm trakajām. Protams, kā jau katru dienu mēs to daram, šodien atkal saule mūs lutinā, un redzēt, cik daudz es izdarījis esmu jau šodien. Protams, tas ir ļoti grūti darīt, un pļaujās tā zāle ļoti smagi, un liekiet šim video laiku un atbalstiet mani arī šajos video. Es ceru, ka visi, kas strādā, protams, jums arī ir karsti, visi svīstam, visi dzeram ūdeni un esam priecīgi par dzīvi un baudām to. Tā kā tā. Ko vēl gribēju pateikt? Sestdien šajā trasē būs kaut kāds pasākums. Es tik nezinu, kas. Es to man vēl neesmu. Es vēl priekšniekam neesmu jautājis, bet es uzjautāšu un pajautāšu, kas pasākumi ir. Viņš teica, kaut kāds liels pasākums esot. Un, ja ir vēlēšanās, tad var nākt un skatīties. Un, protams, klātienē un vērot. Man tikai nav ne jausmas, kas šeit būs. Un tādā ziņā, kur vakar šeit ir džokera aplis, kas man šodien jāizpļauj ir. Kā jūs domājat? Zāle ir liela, vai ne? Es domāju, ka zāle ir ļoti liela, jo redziet, te jau kāds ir reku braucis, jau re? Šo tāds trasi reku. Redzēt? Droši vien arī pēc šī visa, es domāju, ka tiks arī grēderēts un lēnām strādājam. Tā kā, Kristap, skaties, ko es daru šajā karstā laikā, redzi? Es esmu šeit, Zilā kalna autotrasē. Man pat ir redzēt logo cepurīte, man pat ir uz riteņa, ir uzlīmīte ar Zilā kalna autotrasi. Tā kā es šeit trasē tā kā drusciņi piedaru. Jo pagājušo gadu, kā jums domājat, pagājušajā gadā es jums rādīju tos video, ko es filmēju, ja? Mēs ar brāli divatā, šeit bija tādi paši krūmi, bet viņi bija manā augumā, nu, pāri pa galvu, teiksim tā. Un visus tos krūmus, ko mēs izzāģējām, tie visi tika izzāģēts un viss tika likvidēts un lokalizēts. Un tagad jau viss tās, redzēt, jau tā te vēl smukāk nekā bija. Un darbs ir ieguldīts ļoti daudz, un izdarīts ir ļoti daudz, un pavadīts stundas darbā ir ļoti daudz. Pagājušais gads arī nes ienākumus, un tāpēc jau pagājušajā gadā arī reāli izdevās aizbraukt, tāpēc arī šogad jāmēģina kaut kas ir savā, kaut kādas drusciņu līdzekļi. Jā, jūs tiešām, es nezinu, cik es jums reiz varu prasīt. Jūs tad kokgabali esat. Blīn, es jums iedodu 1 eiro, jūs nevarat noziedot cilvēkam 1 eiro pa braucienu. Tie, piemēram, man, priekšnieks, jā, uz rokas iedeva 1 eiro. Nu, cilvēks atsaucīgs ir. Kas jums par problēmām? Es nesaprotu. 1 eiro ir žēl. 5 vēl būtu pa daudz, bet tur varētu vēl pakasīt bārdu, vai vēl varētu padomāt, vai dot vai nedot. Bet 1 eiro. 50 cilvēki. Piedodiet mani, jūs man vispār neredzat. Ko es te vispār daru un ko es vispār te cenšos parādīt. Vienā brīdī es izdomāšu tā, ka vispārībā es braukšu bez jūsu atbalsta. Viens pats individuāli nefilmēšu nevienu video un neko nerādīšu. Tāpēc, kad man ir apnicis vienkārši šitais te, man teica taisīt reportāžu, pisies prom, man teica taisīt reportāžu par šādām lietām, ja? Reklamēt savu kanālu un reklamēt savu braucienu, ja? Nu tad lūdzu, esiet atsaucīgi un dariet to manā labā un ieiet man līdzi un individuāli braukšu, filmēšu vietas un viss skats un viss pārējo un jums rādīšu vienkārši.
Man nevajag, ja mani neatbalsta, es arī neko nedaru lietas labā. Nav nozīmes filmēt un nav nozīmes rādīt. Tāda ir man nostāja. Ja daram, tad daram kopā. Jūs mani atbalstiet, es jums rādu, jūs mani atbalstiet. Varam tā sarunāt? Mīļie cilvēki, vai tad tiešām jūs neesat cilvēki? Es ieliku komunikāciju grupā savu konta numuriņu un vai noziedot 1 eiro katrs, kas mani skatās. Vai tas ir daudz prasīts, es nezinu. Izvēle jūsu rokās. Vai nu jūs mani atbalstiet, vai nu nē. Vai nu atstājiet mani kanālu. Protams, es aizbraukšu tālāk. Vāciju, Čehiju, es atradīšu cilvēkus, kas man atbalstīs un dos man iedvesmu to darīt tālāk. Tā kā skatieties līdzi un sekojiet manām kanālam, Dzintars Verovkins. Informācija ir visa informācija ir manā komunikācija grupā un YouTube var atrast. Un vēl ir kanāli Cimpēns 1986, kur ir pagājušā gada brauciens uz Kaunu. ļoti žēl, kad es pagājušajā gadā neaizbraucu uz Poliju, Vāciju, jo es jau pagājušajā gadā to gribēju izdarīt. Un šajā kanālā ir iekšā arī bildes no nometnes vietas un lūdzu, ja jums nav, ja nav slinkums un ir interese, ja, skatāmies, atbalstām, tie visi ir mani kanāli, mani 7 kanāli, kuri ir vai nu kāds ķēms ir nobloķējis, vai kāds ja, uzskatīs mani par stalkeri vai par kaut kādu citu mudaku. Nu, tas ir internets, jūs paši saprotat, kā tas ir, dzīvot, YouTube un kaut ko rādīt, No visām pusēm kritika nāk. Arī, Emīlija, es rakstu komentārus. Jūs saprotat, kā viņa jūtās? Viņai ir 641 000 atbalstītāji. Kā viņa jūtās? Viņai arī no visām pusēm nāk kritika, Man ir tikai 50. Es jau tagad jūtu jau stresu, ka man katru dienu kaut kāda sūdzes kaut kāds raksta. Cits uzraksta normālu komentāru. Paldies jums par foršiem komentāriem. Bet lūdzu, tie, kas rakstīs muļķības, paturiet savus sūdzes pie sevīm. Nē, nopietni. Paņemiet riteni, telti un aizbrauciet uz Kaunu vai uz Lietuvu, Igauniju, es nezinu, Izdariet kaut ko arī tādu, ko es esmu izdarījis. Un es paskatīšos, kādi jūs būsiet pēc tam, Paldies! Lai visiem jauka diena, es ceru, ka šis video jūs iedvesmos un tiekamies tālāk nākamos video jau, lai jums saulaina un gaiša diena šāda pat kā šodien. Saulīt spīd, redzēt, skaists. Otā. Čurīv! Meitenes! Taisam sirsniņu. Saliekam sirsniņu, meitenes. Davai. Priekšu. Paldies jums!